Sveicināti Latvijas čigāni, Latviju un ārsmēs! Saistībā par 8. aprīļa, tātad par starptautisko Romu dienu, kā iepriekš sacīju, 8. aprīlis ir radies 1971. gadā, vairākiem pasaules Roma līderiem apvienojoties un izlemjot par šo datumu, kā lietu sarga apzīmējums, zem kuras slēpjas citas mazākas etniskas grupas un subgrupas, apvienojot vispasaules, romus, jeb čigānus, bošus, kālu, sinti un tam līdzīgi, subgrupas, mazākas grupas. Sakarā ar šo te starptautisko Roma dienu, kas nozīmē, lai mēs Romi, mēs čigāni, spētu atgādināt par sevi, ka mums pastāv dažādas grūtības ikdienas dzīvēm, sadzīvojot ar citām etniskām minoritātēm, ar nacionālo valsti, kurā mēs atrodamies. Pastāv dažādas starppersonu, starpetnisku, starpkulturālu un sociālās dzīves jautājumi, izglītības jautājumi, nodarbinātības jautājumi, sabiedrības attieksmes jautājumi. Kā mēs zinām, Latvijas mērogā un arī Eiropas mērogā ir daudz dažādu pētījumi, ir dažādas pētnieku grupas, atkarībā kuru jomu, kuru profesionālo nozari pētnieks, zinātnieks pārstāv to jomu, viņš dziļāk pēta, jeb paskatās zem mikroskopa, kā tas izskatās tūplānā. Un, mīļie cilvēki, čigāni cilvēki, atcerieties, katrs pētnieks ir zelta vērts. Viņš ir tāds zelta meklētājs, patiesības meklētājs. Viņš izmanto standarta zinātniskās metodas, aptaujas, intervijas. Viņš visbiežāk ierodās cilvēku dzīvesvietā vai apkārtnē vai apstākļos, novērtē, pieraksta, salīdzina tos cilvēku vārdus ar tiem dzīves apstākļiem, kurā viņš dzīvo, iekļauj kontekstu, vai cilvēks tas, ko viņš saka, atbilst patiesībā vai nepatiesībā. Viņš var teikt, ka viņš ir ļoti spēcīgs, ļoti bagāts, ļoti iedarbīgs, bet paskatās viņa dzīves apstākļi, viņš dzīvo ļoti nabadzīgi, vai tieši otrādi. Viņš saka, ka viņš ir ļoti nabadzīgs, bet pētnieks redz, ka viņš dzīvo ļoti pārticīgi. Viņam var būt zelts vai dārgs gleznas un tam līdzīgi. Tā pētnieks ir ļoti vērtīgs cilvēks, pārstāvs un meklē šo patiesību, šo īstenību. Un arī izmanto statistikas datus, salīdzina tajā pilsētā, tajā valstī, savā starpā. Tā kā Latvijas dati arī tiek salīdzināti starp citām etniskām minoritātēm Baltijas reģionā ar Lietuvu, ar Igauniju, Eiropas valstī, un tad skatās koeficientu vai to indeksu, kā atkarībā, kurā akadēmisko jomu pārstāv. Un tādā veidā izdara ļoti pamatīgas secinājums, un to skaita arī par Latvijas čigāniem. Diemžēl Latvijā diskriminācija, rasisms ir ļoti augstā līmenī, diemžēl. Tas ir ļoti kauns, tas ir negods Latvijas politiķiem. Jautājums, ar ko viņi nodarbojās, vai viņi ir izvēlējušies pareizo publiskās izglītošanās formas, vai ir iesaistīti paši Romi čigāni, ir saskaņots ar čigāniem Romiem. Izskatās, ka nav. Nav iesaistīti tie paši nedaudzie izglītotie pārstāvi, kuri var dot padomus, konsultēt, vai uzstāties publiski
es neesmu redzējis, diemžēl. Nevienā politiskā vai parlamentā, tas ir Saeimas ietverā, vai mazākumtautību grupas ietverā kaut kāds pasākums, kurā uzstātos kāds Latvijā pazīstams čigānu pārstāvs, izglītots, kuram ir zināms gan politiskie jautājumi, vēsturiskie jautājumi, un etnopsiholoģiskie un etnosociālie jautājumi. Diemžēl mūsu vidū ir ļoti vērtīgi, gudri, daudz gudrāk par mani, daudz vērtīgāk, lielāku pieredzi, kuri zina valodas jautājumus, tiesiskos jautājumus, vēsturiskos jautājumus un sadzīves jautājumus čigānu ietverā, kuri nekad nav aicināti, bet vienmēr līdz šim ir aicināti vienkāršāk cilvēki, par kuriem ir daudz dažādu nostāsti, teikas. Tā kā ir jāizdara secinājums, ka nav kvalitatīva integrācijas tēma risināta līdz šim, un arī tiesības birojas ir konstatējis 2017. gadā, ka līdzekļi tika iztērēti nevērtīgi, nekvalitatīvi, neproduktīvi. Jā, saistībā ar 8. aprīļa jautājumu. Es saprotu, ka mana publiskā uzstāšanās kādu skaitina, īpaši amatpersonas, varbūt organizācijas pārstāvs, tomēr man, kā veselības un psiholoģijas un garīgo nozars speciālistam, pārstāvot čigānu tautu savā vārdā, pētnieciskajos nolūkos, priekšstatu ietverā, ir jāizgaismo un jāļauj katram cilvēkam izdarīt savu secinājumi, un čigānu cilvēkam pašam ir ieteicams pārbaudīt manus vārdus, vai tā ir patiesība, vai tie meli, vai es te vienkārši safabricēju informāciju. Tomēr tas doma gājiens un ideja ir patiesa, pamatīdeja ir patiesa, un, kā saka, nav dūma bez uguns. Tas ir ne tikai Latvijas mērogā, ka ir izveidota Romu padome jau vairākus gadus, cik es saprotu, ir vismaz kādi 10 gadi, un no tiem cilvēkiem Romu augstākā padome, tātad integrācijas departamenta ietverā, ir kādi 5, apmēram 5 cilvēki, Romu pārstāvi, un pārējie 9 šķiet, ir neromu pārstāvi. Protams, viņi ir augsti izglītoti un augstas klases speciālisti savā nozarē, savā jomā, visu cieņu. Tomēr, risinot čigānu etniskos un sadzīves jautājums, integrācijas jautājums, jābūt pārsvaram 51 vai 55% čigānu pārstāvjiem šajā padomē, un lai mēs kvalitatīvi nonāk pie secinājuma, ir jāveic diskusijas, vai publiskās diskusijas, vai mēdījos ir jāiesaista dažādi citi rumi, jādiskutē, jāsavāc šī informācija no dažādām pusēm, un tiem 5 cilvēkiem, kuri man ir zinām, viņi nav ieguvuši augstāku izglītību. Tikai kādiem 3 cilvēkiem ir augstāka izglītība. Tad par kādu kvalitāti runa? Tad no tiem 12 vai 13 pārstāvjiem, kur pārstāv Romu padomē, ir kādiem 3 augstāka izglītība. Un tie paši ir gados jaunāki cilvēki, nevis vecāki gadu cilvēki, kuriem ir dzīves pieredze, izglītība, pazīstam čigāns sabiedrībām, tātad liela kapacitāte, liela darba pieredze. Padomājiet par to. Man arī jāatzīmē šis te fakts, ka šī te tendence ir arī Eiropas Savienībā, ka lielais vairums ir neromi,
Un tie neromi ir tie, kas arī iesaistās, vislielākais skaits, un nosaka, kā romu cilvēkiem dzīvot, kā čigānu cilvēkiem dzīvot. Vai tas ir labs tons vai slikts, izdariet secinājumu pašam. Un vēl jau vairāk, 1971. gadā, pēc maniem novērojumiem, pēc manām diskusijām ar citu valstu čigānu līderiem, mēs diskusijas laikā konstatējam, ka dibināšanas laikā ir lielais vairums, kuri piedalījās tajā 8. aprīļa datuma izveidē, piedalījās lielāks pārsvars neromi. Tātad šis te 1971. gada 8. aprīļa datums balstās uz dažiem romiem, uz čigāniem, kuri tajā brīdī piedalījās, un arī neromi. Nu, padomājiet paši. Ja tas bija 71. gadā, ja tas ir Eiropas Savienībā un Latvijā, 51–53% nosacīt runājot, piedalās neromi, kur ir diskriminācijas un neiecietības izpausmes sakne. Ar ko tas sākas? Man patīk šī te frāze zivs pūs no galvas. Tas ir tas, ko es gribēju tā kā aizskart šajā 8. aprīļa notikumā. Šis ir tas konteksts, kurā rodas šī te diskriminācijas koncepcija, tā ideja, pamatideja, un kas var laika gaitā saukt kopā ar citiem pēdiņās zaļumiem, ar kaut kādu negatīvismu, ar kaut kādu rasistisku pieskaņu, ar negatīvismu, ar stigmu, un tas var iesēt sabiedrībā nepareizus, deformētus priekšstatus, un katrs cilvēciņš, protams, paņem savu informāciju, savā izpratnē, savā dzīves pieredzes loģikā, un pēc savas izpratnes, un pēc savas emocionālās noskaņas tajā brīdī demonstrē savu noskaņu, savu patiku vai nepatiku pēc čigānu cilvēkiem. Padomājiet par to. Tas ir ļoti svarīgs jautājums. Un arī diskriminācijas un rasistismā idejās koncepts ir tomēr vairojis un bijis lielākā augumā un plašumā un dziļumā un tādā deformētā izpausmē no 1941. gada, tā kā bija Romu un ebreju holokausts, genocīds, kurā arī piedzima šī te ideja, tas konstrukts, tā loģika, tā filozofija, čigāns ir krimināls. Un līdz mūsdienām ir saglabājusies šīs te vēsturiskā deformētā, nepreizā, sašķobītā ideoloģija, un te nav pārmetums zinātniekiem, akadēmiskiem, īstiem, Latvijas mēroga un izciliem zinātniekiem, kā Judenkungs, kā Andris Vilks, kriminologiem, kuri sasaistīja šo te terminu, šo jēdzienu, čigāna tādā izpausmē, un arī formulēja kā deviācija, sasaistīja kā dažādas jomas, kas ļoti cieši sasaistās un sasaistās ar čigānu kultūru vidi un čigānu izpausmē. Un tad Romu cilvēks ir, manuprāt, Romu cilvēks ir tādā divējādā situācijā. Viņš tiek dažādi noniecināts,
vājināts, un viņš ir spiests izdzīvot, un viņš ir spiests dot šo kaut kādu atbildes reakciju, un lai izdzīvotu, lai eksistētu, viņš ir spiests iespējams pārkāpt šos noteikumus, šos likumus. Šeit runa nav par kriminoloģijas definējumu vai formulējumu no Judina kunga un Vilka kunga, kuri ir kriminologi, zinātnieki. Šeit ir runa un rosinājums vēsturniekiem, kuriem ir jāpārskata un jāizsīra čigānu vēsture, vai jāmaina šie te definējumi, lai jaunā mūsdienu kvalitāte, mūsdienu izpratnē, uz čigānu skatās, uz romiem skatās, kā uz pilnveidīgiem cilvēkiem. Un šeit ir pārmetums pašiem romiem čigāniem, kuri nenodarbojas ar čigānu vēstures pētīšanu. Pretējā gadījumā, kā jūs jau saprotat, ka mūsu vēsturi, mūsu dzīvi pārņem neromi, un viņi savā izpratnē, pēc citu tautu izpratnes, nosaka, izstrādā mums dažādas izglītības, nodarbinātības, veselības jautājumus, un sanāk, ka mēs kalpojam viņam. Sanāk, ka mēs darām to, ko mēs esam darījuši 70 gadus, kopš 41. gada, un mēs esam tādi vergi, vēl joprojām mūsdienu vergi, savā ziņā politiskā domāšanā, jo šobrīd Latvijas politiskā griba ļoti vāja, jo to ir atzinuši tāda pētnieki 22. gadā, ka rasisms, diskriminācija vēl joprojām pastāv. Ne tikai uz citām etniskām minoritātēm vai tumsnē izskata vai Āzijas vai Āfrikā, bet pastāv, un arī tā skaitā uz romiem. Runa ir par vēsturniekiem. Vēsturniekiem vajag pārskatīt čigānu kultūras izcelsmi, ielikt jaunos rāmjos, jaunā kvalitātēm, izdzēst tās idejas, tās muļķīgās, dumjās, kroplās, deformētos priekšstatus, jo kriminologiem, pedagogiem, sabiedrības speciālistiem, sociologiem tiks izmainīts priekšstats, un vēsturnieki dos šo te pareizo vai mūsdienu versijas avotus zinātniekiem, pētniekiem, kuri ieteiks arī Saimas ietvarā izglītības jautājumu izstrādātājiem skolās, sociālās zinībās un etnisko un mazākumu tautību speciālistiem, kuri izstrādā dažādas politiskās nostādnes. Šī ir ļoti sensitīva jautājuma. Man tas bija ļoti svarīgi pateikt, kad no 71. gada 8. aprīļa vēl joprojām Eiropas Savienībā pie varas pieaugšas un vēl joprojām Latvijā ir 50% neromi. Viņi visi nosaka, kā mums dzīvot, bet no otras puses tas arī ir saprotams. Čigānu cilvēkam ir jādzīvo, viņam ir jāizstāv savas tiesības. Bet ir vajadzīga čigāna inteliģence, ir vēsturnieki vajadzīgi, ir vajadzīgi pedagogi, psihologi, ir policisti vajadzīgi, čigānu vidū, zinātnieki ir vajadzīgi, sociālie darbinieki ir vajadzīgi, ir mediķi vajadzīgi, dažādi jomas speciālisti pašu čigānu vidū. Tātad mēs paši čigāni, romi, esam nolaiduši sevi līdz kliņķim, teiksim tā, un tādēļ ir tāda situācija. Tādēļ šī inteliģence ir vajadzīga, lai mēs paši rūpētos par sevi. Padomājiet par to. Šī te uzrunā ir romu cilvēkiem, čigānu cilvēkiem, Latvijā un ārzemēs dzīvojušiem, lai ir rodas tāds priekšstats, sapratne dziļāka, skaidrāka, un mēs nedrīkstam pārmest Latvijas valstī vai
integrācijas departamentam nedrīkstam, jo, ja viņi nedarīs, kurš tad darīs, jo mēs esam ļoti pasīvi, mēs neko nedaram, mēs tikai kritizējam, mums pašiem ir jāuzņemās šīs te rūpes pašiem par sevi, un zinātnieks pēt savāc to informāciju no datiem, no dažādiem fenomeniem, no dažādiem resursiem, avotiem, salīdzinas ar Romu ģimenes dzīvēm, ar tiem apstākļiem, ar tām pilsētām un izdara secinājumus. Viņi vienkārši pasniedz datus zinātniskā līmenī. Tātad ir zinātne, ir patiesība. Nav zinātne, nav patiesība. Zinātne nozīmē loģiski domāt, analizēt, izsvērt, izsijāt. Tas nav irracionāli vai vienkārši emocionāls domas, vai izteikumi, vai vienkārši uzskats. Zinātnis nozīmē pēc konkrētas struktūras, pēc loģikas, pēc savas loģikas, vai pēc savās profesionālās nozares loģikas, vadīties pēc standarta, izsijāt, izskāsta informācija, ka tas nav vienkārši kaut kur paņemts, tas ir kaut kur fiksēts, ir vismaz kādi 3 vai 5 gadījumi, kas par to liecina. Tad tā ir analītiski, loģiska, emocionāla, sociāla, garīga sasaiste un ir koncentrētā veidā izdarīt secinājumi. Tā ir tāda zinātniska domāšana. Tas ir tas, uz ko es aicinu mūs, čigānu cilvēkus Latvijā un ārzemēs. Nebūsim naivi, nebūsim lētecīgi, uzņemsimies rūpes un atbildību paši par sevi pirmām kārtām, paskatīsimies, salīdzināsim, novērosim, lai šie priekšstati iziet ar mums pašiem, un lai mums veidojas savs priekšstats par mums pašiem. Jā, es esmu Andris Tertats, es esmu Roma pētnieks, veselības sociālais aprūpētājs, psihologs, sociālais audzinātājs, publicists. Paldies! Sveiciens 8. aprīlī. Paldies!